Aiziet! Aiziet, aiziet! Ulis! Aiziet! Nu ko, grūti? Kādi grūti nevar. Pilnīgs izpratnes. Panika. Es zināju, bet ko es tev pirms starta teicu? Ko es teicu pirms starta? Es īstenībā netīšu, man izspļauju. Punkti īstenībā ir vietā, bet viņus grūti saprast. Ja tu aplīti esi, tev bija tā, ka tu aplītī bija un punkts turpat ir. Vai kaut ko pasaki, kur ir problēma? Tev parādi pirms tam. Es gribējuši pastīties šitas. Kaut kādu 60 tu atradu, es nezinu, viņš bija. Nu, bet pasaki, pirms tu zīmē kādiem 8. punkts. Zīmē. Es nezinu, es skrēju šitā. Labi. Un viss. Nē. Un kaut kur, nē, bet es tev saku, es pārpratu. Okay. Tu saproti? Kaut kur man liekas, ka šitā taka vai nebija. Tā ir, ka citās tur iebrauktas ar meža tā. Vai aizaugus, es nezinu. Bet tev bija jānosa purvs. Un es līdu iekšā. Nevajadzēja līst, tev vajadzēja pat līdz šejienei. Jā, bet es domāju, kad es esmu te. Tu saproti, jo tur kaut kas izzūd un tur aizgāja tāds lielāka. Bet, Aināt, nedrīkst viena lieta, visas no līdzsvara. Un kontrolē mežu visu. Iekšā, ārā. Iekšā, ārā. Un nebija panika kāds. Tu tā kā nenormāli. Nu tad laiku to pasaki. Nē. Rādi nu. Šis būs publiskajā telpā, Aināt. To pienes, tu pasties, kādi mums te ir, apkalpojušas personāls tev. Pasaki skatītājiem kaut ko. Šis būs publiskajā. Nu, man nav sen video iznākuši. Saki, cik tu atstāji kļūdās? Pusminūte un ceļu variantos varbūt arī pusminūte. Tev? Tas nozīmē kopā minūte. Jā. Tev par upjo saki. Tu saki 5? 7 minūtes. Uzminiet, cik man? Tev arī bija. Jā. Nu, es dodu 20 sekundes. Man bija tā. Ieplakā ieju, punkta nav. Otrā ieplakā punkta nav. Bet zīmēts starp viņām punkts ir. Un beigās finišā es atradu, tas punkts bija reāli 3 metri augstāk uz nogāzes. Starp tiem divām ieplakām, bet bija vēl maza cita ieplaciņa. Un leģendā viņa arī bija tā kā mazā ieplaciņa. Bet mēs esam, liekas, vinnējuši. Jūties godam pelnījis pirmo vietu, vai ne? Nē. Nu, ja man būtu kāds tagad apskriedzēja manis kļūs, es jau būtu mājās. Tad tu mums Artūru sāktu kopēt, ja? Nu, ok, bet nu apsveicam. Vismaz pasties, tīms izdara, otrs, un tev, tu arī rakties, cik tu gribi, mēs tev izvilkām no bedres ārā. Tā ir atbilde. Un neko nedrīkst teikt, to teātru... Es jau sākumā teicu, mani neliec trešā etapā. Ja tu nebūs... Bet tagad paņem citas minūšu, man tieši vajadzēja 10 minūšu. Tieši tā. Un nākamreiz, domā, mēs liksim tevi kaut kur citur? Protams, otrais minūtes. Mēs ar kādu parunāsim. Vieglāko izvēlies bez stresiņa. Redzi, vieglāk. Pasaka, kurš vieglākais etaps? Otrais. Varēja. Ja es vienītī, un tad pastīsimies laiku, cik es laiku noskrēju. Ja jūs sakat vieglākais, cik viņi skries grupā un cik es viens skrēju. Jo man ir 40 laiks, un es noskrēju 8 km. Man ir 5:10 vidējais. Pasaki savu video ātrumu. Es jau tur. Man ir 5:22. Cik tā bija? 5:10. Tu arī labs. Es jau tur staigājos. Nu tad, ja tu saki tik daudz, tad es teiktu, tas gandrīz 6. Zem 6 jābūt. 5:27, ko tu saki? 9:21. Kilometru 200 metrus vairāk noskrēs. Nē, nu, labi. 2 distance jau 7. Nu nē, nu pret mani. Ok, nu tad tiksimies kādos mačos, skatītājiem novēlu, kurā vietā tiksimies. Kur Aināru un Kārli varēs satikt nākamreiz? Mani veterānu čempionātā. 17. maijs, tas ir kaut kur netālu no Straupas. CS pusē un tevi?
Ozonu čempionātā. Baltijas čempionāts pie Alūksnes netālu. Tas ir 24. maijs, ja nemaldos. Maijs, un tad jau jūnijas, jūnijā mazliet, man liekas, mazākas sacensības, bet būs labi visiem. Atā! To celebrate, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking. Puisīt, nē. Es saku, es paņēmu punktu, teicu, vecīt, jā. Man tā noskatījās. Tātad, pirmais etaps, otrais etaps, trešais un otrā vieta Daugavas kausā. Mierīgi. Viss bija jāsabī, nevajadzēja norakt. Kā tev šā otrā daļā? Īsti vienkārši, bez variantiem, bez kļūdām. Stabili. Šitien paņēmu, šitien augšā, gar bedrītēm iekšā. Šitien vienkārši, šitien gan es biju pačakarējos. Es nācu šeit, es zinu, ka es biju šeit. Es kaut kā cēlu augšā, es gribēju tā kā šitā apiet. Es nezinu, kur es te biju godīgi sakot, bet zināju, ka es uz ceru acīs iznācu, un tad šitien iegāju. Es pielācījos arī šeit vienkārši. Es izgāju kaut kādā vietā, kur es ritīgi redzama bija. Te bija ritīgi vienā vietā redzama. Es nācu te lejā. Es šito vietu sapratu, vienkārši pārgāju pāri. Un es vienu ogres pieaugušu un noskrēju tur. Viņš iznāca šitien, jautāja, kur punktus iznāca šeit. Tas tā kā mainēks ir tas. Tas bija reāls šitā. Te es skrēju, man likās baigi ilgi jāskrien līdz šitam. Man likās baigi ilgi. Tā kā es arī plānoju reāli. Nē, es tikai domāju, ka es šeit garāk šeit. Jā. Bet es šeit biju.